sveicu, paldies, ka esat atnākuši paklausīties mūsu pieredzes. Un tālāk mēs braucām uz Baltajām kāpām. Tur mēs aprunājām Kipras valsts geogrāfiju, mēs uzzinājām daudz dažādu interesantu lietu. Tad jau mēs sēdāmies autobusā un devāmies uz arheoloģiskiem izrakumiem. Tātad, kad mēs sākām strādāt, man trāpījās kaut kāds 1 kvadrātmetrs, ar kurā man bija laikam ļoti paveicies, jo tur bija ļoti daudz kaulu. Un es beigās biju pielasījis pilnu kastīti ar kaulu tādām šķembām un arī es biju atlicis pat zobu. Un tā, kad mēs pabeidzām arheoloģiju, es nezinu, kā teikt, tad mēs devāmies mūsu grupa, kas bija pabeiguši, devās zīmēt baznīcu. Laikapstākļi bija ļoti saulaini, bija silts laiks. Bija ļoti interesanti skatīties, kā viņu skola izskatās. Ļoti līdzīgi arī sienas bija nokrāsotas tāpat. Tad mēs pēc tam parādījām priekšnesumu visiem skolēniem, kur mēs dejojām latviešu dejas, un mēs pastāstījām arī mazliet par Latviju kā mūsu valsti. Pēc tam mēs atbildējām uz jautājumiem, ko vecāki mums uzdeva, un mēs bijām gatavi sākt savu pastaigu. Tad no sākuma viss bija labi, bija mazliet mākoņains, bet mēs visi turpinājām iet. Tā kā mums nākamajā dienā vajadzētu rādīt lugas, mēs visi segājām čupiņās un mēs atkārtojām mūsu tekstus lugai, lai mēs visu atcerētos no galvas. Un tā vispār visa enerģija, visiem bija spēks un mēs visi gājām uz priekšu ļoti raiti. Līdz sāka līt pirmo reizi. Nu labi, mazliet augsti, mazliet slapi, nekas, mēs turpinājām iet. Sāka līt otro reizi. Tad jau mēs sākām lēnām slīdēt lejā pa kalniem, mazliet grūti jau bija, sāk jau palikt augsti, un mums visas drēbes jau ir litras, slapjas. Daži jau sāka zaudēt savu pacietību, daži jau jutās bezcerīgi, bet bija arī daži, kuri mēģināja turpināt, ieskaidrot citiem, ka viss būs labi, mēs tiksim tam cauri. Līdz trešo reizi ar krusu. Tad jau lielākajai daļai jau sāka just bezcerību lielāku un lielāku, bet, protams, bija arī skolotāji, kuri turpināja turēt šo pozitīvo enerģiju, mēģināt visus nodrošināt un mēģināja sasildīt, cik vien varēja. Un krustas laikā mēs gājām pa tādu kā kartupeļu lauku, 200 metrus mēs nogājām, un es saprotu, ka nevar būt, ka mums jāiet pa kartupeļu lauku. Es paskatos kartē, jo manas skolotājs arī bija uzticējis karti. Un es paskatos, mēs 200 metrus nogājām nepareizā virzienā. Tādiem pamatīgiem dubļiem, tā kā visi apaveri gandrīz vai veikti, un mums vēl jāiet atpakaļ pa tiem bieziem dubļiem. Un mēs noejam tos 200 metrus atpakaļ, un es skatos tajā virzienā, kur jābūt ceļam, un tur ceļš vienkārši nav, viņš ir nobloķēts. Un tad nākamajā dienā mēs devāmies uz Kurjelas arheoloģisko parku. Mēs sākām mūsu ekskursiju ar maketu apskati. Jā, pēc tam mēs devāmies uz Estolionam. Tā bija Grezna romiešu māja, kur varēja redzēt mozaikas. Mēs tās apskatījām, un tur varēja redzēt visādus mitoloģiskos tēlus un citas dzīves ainas. Pēc Estolionam mēs devāmies uz Zemestrīčiem. Tā bija vieta, kur varēja redzēt zemestrīces radītos postījumus. To mēs arī apskatījām, un viens no mūsu lielākajiem notikumiem, kuriem parkā bija mūsu lūgu prezentēšana. Mēs prezentējām tās amfiteātri, un amfiteātris ir ļoti skaists ar skatu uz vidusjūru, un tām ir ļoti brīnišķīga akustika, kur nostājas punktā, kur seno grieķu lugā stāvēja koris. Viņi bija kā teicēji, un var savu balsi nedzird visā amfiteātrī. Un mēs arī prezentējām mūsu pašu lugas, kas bija sarakstītas heksametrā par grieķu dieviem. Tas ir tāda dzejas rinda ar īpašu tādu ritmu. Jā, pēc šīm izrādēm mēs devāmies uz baziliku. Mēs tur ne tikai apskatījāmies, bet arī apsēdāmies un rakstījām domrakstu. Domraksta virsraksts bija grieķu mitoloģija un pēdām. Mēs to rakstījām kādas 2 stundas, ja nemaldos. Un arī šīs dienas beigās, kā vienmēr mums bija jāraksta dienas grāmatas ieraksts, bet skolotājs vadījis nebija izdomājis citu uzdevumu. Mums nebija jāraksta, bet mums bija jāsūta bildes no šīs dienas. Un mēs 2 kilometrus ar kājām devāmies no viesnīcas uz Pafas arheoloģisko muzeju.
Muzejā bija apskatāmi daudzi eksponāti, sākot ar 9000 gadu pirms mūsu ēras, līdz pat romiešu impērijas beigu laikiem, kas ir 350. gads mūsu ēras aptuveni. Un tur bija 4 izstāžu zāles. Pirmajā bija apskatāmi vissenākie atradumi šajā muzejā, kas bija dažādi akmens instrumenti, kā arī obsidiāna izgatavojumi. Otrajā bija apskatāma plaša kolekcija ar senāko bronzas laikmeta keramiku. Trešajā bija apskatāmi helēnisma un romiešu perioda eksponāti. Savukārt 4. izstāžu zālē bija apskatāmi atradumi no Pafas arheoloģiskā parka. Pafas arheoloģiskajā parkā mēs redzējām daudz dažādas interesantas lietas, kā piemēram pilsētas centru vai amfiteātri, kur nevis notika izrādes, bet gan koncerti un tempļus, kā arī dažus arī pasaulē slavenus mākslas darbus, kā mozaīkas, kā piemēram Tēsējs Minotaura labība. Mums arī gidi, un es biju viens no gidiem, mēs izstāstījām ļoti daudz interesantas lietas. Piemēram, ka kādreiz senajā Grieķijā un Kiprā cilvēki gāja uz dziedniecības centriem, un tur viņi gāja nevis pie ārstiem, bet viņi gāja gulēt un cerēja, ka viņus, kamēr viņi guļ, miegā sapnī apciemos kāds dievs un pateiks, kas viņiem jādara, lai viņi atvesaļotos. Tad no rīta mēs izvācāmies no viesnīcas un autobusu aizbraucām uz Alkas ielai, kur mēs devāmies pārgājienā. Tur ceļā mēs gājām tādā aizā starp klintiņu, ar tādu kaldu strautiņu. Tas bija tad ļoti iespaidīgs skats, kā jūs ejat tā un mums abās pusēs ir tādas augstas klintis. Atpakaļ mēs devāmies gan citu ceļu, tas bija tāds putekļains, akmeņains ceļš. Mēs nācām atpakaļ, tur mēs bijām sākuši. Pirms braukšanas projām mēs apskatījām to baznīcu, nelielu baznīciņu. Viņi bija ļoti maziņi, bet viņi arī bija skaisti, kā ir izdekorēti. Jā, tur mums bija jāuzraksta divu domrakstu, ko mēs šodien bijām piedzīvojuši. Pēdējās 3 dienas mēs pavadījām ciematiņā, kur praktiski nepastāvēja civilizācija. Tur katrā tādā 5. mājā, kad dzīvoja cilvēki. Pirmo dienu mēs visu zīmējām, pilnīgi visu, no rīta sākot izvēloties, ko tu vēlēs zīmēt. Otrajā dienā var pabeigt detaļas, kaut ko pielabot. Un pabeidzot zīmēšanu no 5, mēs dabījām katru diplomu, to, ka mēs piedalījāmies. Šie tikai daži piemēri no mūsu zīmējumiem. Bibliotēkā var redzēt visu mūsu klases zīmējumus. Mēs pabeidzām 10. aprīlī. Mēs cēlāmies 9 no rīta, kā jau visi iepriekšējās dienas šajā ciematā. Mēs aizējām uz baznīcu. Tur viss kāds dziedāja, un tad dziedāja Dziesmu svētku koris, nedaudz smukāk. Un tad mēs aizgājām uz muzeju, kur bija par vēsturi šajā ciematā un vispār par kristību. Kādu no jūsu puses ieteikumu nākamajām klasēm? Nepadoties tik ātri. Man jautājums tāds. Es sapratu, ka jūs gatavojāties un ka jūs iestudējāt tādus skečus, grupās.
Varbūt kāds var pastāstīt, kā jums tur veicās un par ko, kādas bija tie tēmas. Tur pārsvarā mēs, kad bijām Latvijā, mēs sadalījāmies grupās, un tad mēs arī sākām domāt par kādiem mitoloģiskajiem tēliem mēs runāsim, kas atspoguļo arī mūsdienu aktualitātes. Un tad pēc tā mēs veidojām šo mūsu lugu, mazliet pieliekot no sevis klāt kaut ko, un heksometrā visu ierakstīt. Par kādām mūsdienu aktualitātēm jūs runājāt? Mums bija par alkoholismu, atkarību, par seksismu, globālo sasilšanu. Kā vecāki jutās mājās, ka jums gāja dažkārt grūti? Man tēta pasmējās. Kāds var uzrunāt heksometrā, kāds man fragmenti? Poseidona Atēna izbeidza strīdēties tiešām nav jēgas. Un es noteikti ieteiktu uz to braucienu gan saprast skaidrāk, ko nozīmē heksometrs, un iet uzreiz klāt pie bibliotekāras, kā arī paņemt līdz fēnu, ne tikai priekš matiem, bet ja nu kas ir salīstat, lai varētu visu izžāvēt uz nākamo dienu.